Sveicināti pirmajā Rakstniecības un mūzikas muzeja podkāsta Siltumtintnīca sapņotājiem epizodē. Mans vārds ir Gusts Ābeles, esmu Rakstniecības un mūzikas muzeja jauniešu pasākumu kurators, un ar mani šodien sarunā par Viļa Plūdona poēmu Atraitnes dēls un pēc tās tapušo teātras studijas Kāpnes izrādi. Uz sarunu ir pievienojušies 5 burvīgi viesi. Latviešu valodas un literatūras skolotājs Daniels Kevins Berkans, topošais un jau praktizējošais. Tāpat Rāņu un Aspazijas vasarnīcas vecākā muzeja pedagoģa Amanda Kaufmane. Vecākā, jā. Vecākā un jaunākā. Kā arī teātras studijas Kāpnes režisors Samuels Ozoliņš, kurš ir arī iestudējuma Atraitnes dēls autors, tā varētu teikt, laikam. Un Santa Gribusta, kas ir izrādes horeogrāfe, un galvenais aktieris Niklaus Šūpols. Tātad iemesls, kāpēc mēs šeit esam sapulcējušies, kā jau minēju, ir Viļa Plūdona poēma Atraitnes dēls, kura acīm redzot ir ieguvusi kaut kādu jaunu aktualitāti, ja gan mēs teātras studijā Kāpnes, gan arī, piemēram, tas pats Valmieras drāmas teātris nolemjam pievērsties šī darba interpretēšanai uz skatuves. Un tad tāds kā mērķis ir noskaidrot, kas ir šī darba aktualitāte, kāda ir šī darba nozīme un kāpēc mēs par to runājam kaut vai joprojām arī skolās. Varbūt kāds no jums abiem varētu ieskicēt to, kas mums, gan tiem, kas ir jau lasījuši Atraitnes dēlu skolā vai pēc pašu vēlēšanās, gan arī tiem, kam vispār nav nekādas nojausmas par šo darbu un šo autoru, pastāstīt, kas ir Vilis Plūdons un kas ir Atraitnes dēls. Jā, Vils Plūdons latviešu literatūrā ir ļoti būtiska personība, un Atraitnes dēls pieder pie viņa sākuma posma darbiem, un tajā vēl viņš lūkojas ideālos, un tajā vēl ideāls ir ideāls. Kā mēs zinām, sižetiski tā ir izglītība, uz ko traucās jaunēklis, un tas ir tas, ar ko saskarās arī latviešu literatūrā daudzi autori, dodamies izglītoties uz ārzemēm, jo tas ir laiks, kad šī izglītība ir ekskluzīva prece, un pie tās tiek tie, kas ir bagāti. Un, ja tā nav, tad principā ir jāiegulda ļoti liels darbs un jādzīvo ļoti lielā nabadzībā, lai varētu izsisties. Un Vils Plūdons ir atzīmējis šo te savā poēmā Atraitnes dēls. Un tas ir 1901. gads, kurā poēma tiek publicēta. Un varbūt... Jā, es varu turpināt. Tad, lai skatītājiem un klausītājiem, kuri pēdējo reizi lasīja 8. klasē vai pārāk labi neatceras sižetu, būtu skaidrs, par ko mēs runājam, tad es sagatavoju nelielu tādu izklāstu Atraitnes dēla sižetā. Paturpinot to, ko teica Amanda, tad pirmpublicējums ir 1901. gadā Mājas Viesa mēnešrakstā, atsevišķā grāmatā iespiesta 1912. gadā. Un tas, ko parasti min runājot par Atraitnes dēlu un par tā tapšanu, ir tāds fakts, ka ierosmi šī darba rakstīšanai Plūdons ir guvis no laikraksta dienas lapā 1895. gadā publicētas informācijas par kādu Pēterpils, mūsdienās Sanktpēterburgas skolotāja institūta pēdējā kursa audzēkņa nāvi, un tad savās piezīmēs viņš pēc tam ir pierakstījis, citēju, Atraitnes dēls mirstais pārpūlēšanās institūtā trūkumu ciestdams. Un arī vēl viens fakts, ko parasti piemin par to runājot, ir tas, ka lai gan Vilis Plūdons apraksta to viņa ceļojumu, viņš pats Pēterpilī nekad nav bijis. Es vēlos tev papildināt ar to, ka patiesībā Viļa Plūdoņa brālis Kārlis arī bija ļoti liela iedvesma viņam šīs poēmas tapšanā, jo viņš viņu mācīja un Kārlis devās mūžībā.
kad Vils Plūdons sāka pasniegt pats kā skolotājs, un arī viņa māte bija ļoti nozīmīga, un arī tā devās mūžībā, un tieši arī šie notikumi iekustināja šo te poēmas tapšanu. Jā, un tad mēģināsim īsi izklāstīt to sižetu, lai gan sižetu, kā es novēroju kāpņu sociālo tīklu ierakstos, var veikli izstāstīt 2 teikumos, mēģināsim iekāpt nedaudz dziļāk. Tātad poēma sastāv no 4 daļām. Pirmajā daļā mēs ieraugām abus galvenos šī Liro episkā darba varoņus. Mēs redzam atraitni, kur ir tēlot kā nabadzīga, bēdu pilna, pelēka sieviete. Viņas vienīgā dzīves jēga, kas viņai vispār ir palikusi, ir viņas dēls, un, protams, mēs redzam arī pašu dēlu, kas ir tēlots tajā ierastajā balo zēnu estētikā, un latviešu literatūrā ir iespējams atrast arī citus atraitnes dēlam līdzīgas prototipus, piemēram, Poruka Pēļu zvejnieks, un varētu gan jau runāt arī par Kauju pie Knips, kas, lai gan varbūt tas nav tik viennozīmīgi. Un tātad mātes un dēla dialogā atklājas tāds kā konflikts, plaisa, paudžu plaisa, jo dēls ir cerību, sapņu pilns, jauns cilvēks, viņš ir gatavs sevi realizēt, doties studijās uz Pēterpili. Savukārt māte ir lielā nemierā, viņa drīzāk domā nevis par savu dēlu nākotni, bet par tām savām beigām. Viņa visu laiku tur sākumā to apcer. Un tad mēs arī redzam kaut kādus tādus pretstatus, jeb pretpolus, kas darbā arī turpmāk parādās. No vienas puses cerības, jauna ceļa sākums, un no mātes puses tādas tā kā beigas. Viņa tur runā, ka viņai drīz būs jāiet dusēt, un tad vēl pretpolu ir liela krāšņa pils pret to būdiņu, no kuras viņa nāk, arī tā bagātība pret nabadzību, arī sapņi pret to iznākumu, kas beigās tad senāk. Tad atraitnes dēlam ir šis lielais sapnis par izglītību ārzemēs, kuru viņš līdzīgi kā daudzi mūsdienās arī realizē, bet viņš viļas, cik es saprotu. Jā, tad mēs tūlītam arī dosimies pa pēdām viņa ceļojumam. Viņš nomirst. Jā, tas bija pataupīts beigām tiem, kas to bija palaiduši garām. Bet, jā, var sakot, māte ar nemierīgu sirdi viņu pavada ceļā, un tā ir arī tā mātes un dēla šķiršanās, un tā šo daļu arī sauc. Tālāk sako ceļš uz gaismu, un savā ziņā tā nemierīgā gaisotne, mātes nemiera iedvestā gaisotne turpinās, izjūtot vilciena sliežu dunēšanu un nemierīgajā braucienā mēs redzam tādas nedaudz baisas ainas pa logu, arī vilcienu skatus, kas pēcāk mīs ar tādiem sapņojumiem un reizē murgojumiem par zinību kalnu, un tur ir parādīta šī gaismas pils kā zināšanas, daile, skaistums, māksla, tur ir griesti un jumts, kas ir neierobežots, lai parādītu to domas lidojumu, simtiem mirdzošu sauļu kā idejas. Un ir arī šis melnais putns, kas tiem, kas ir pazīstami ar amerikāņu rakstnieka Edgara Allana Poe daļradi, prātā atsauc kraukli. Un šis te putns, un tur ir arī, mēs varam saprast, ka tur ir arī iedvesmošanās savā ziņā no tā. Un viņš izķērdas draudīgus pareģojumus, sakot, ka daudz sapņu būs jāgulda smiltājā. Un tur arī parādās dažādas citas parfrāzes. Parādās krauklis, un mēs jau zinām, ka nebūs labi. Tā ir tāda literārā forma, ko Vils Plūdons arī visnotaļ ļoti labi pārvalda, jo patiesībā viņa sākuma periodā, kad viņš sāka rakstīt un publicēt, viņš sūtīja savus dejoļus izdevumam Austrums, un ļoti lielās cerībās, ka viņi varētu nopublicēt, bet viņam meta viņus atpakaļ un teica, ka jāpiestrādā pie formas, nav telpas, un tāpēc Vils Plūdons pavadīja veselu gadu rakstot un citīgi labojot visu, lai varētu izkopt šo savu formu, un to mēs arī redzam atraitnes dēlā, ka ir ļoti izslīpēta forma, un ritmi ir ļoti skanīgi, un tas man šķiet arī droši vien iedvesmo arī izrādi līdz ar to. Es domāju, mēs varētu pēcāk atkal atgriezties pie sižeta, un tagad paturpināt ar tevis pieminēto formu. Ļoti nostrādāta forma ir arī Samuela iestudējumam Atraitnes dēls, un
man liekas, ka mēs jau arī tajā Daniela sižeta atstāstā esam samanījuši kaut kādas mūsdienām sastaistāmas tēmas, kaut vai tā pati dārgā izglītība vai šīs sarežģītās mātes un dēla attiecības, ka vecākiem ir grūti palaist savus dēlus un meitas dzīvē un tā tālāk. Bet kas ir tas, kas iedvesmoja tevi veidot šo iestudējumu? Kas ir tā aktualitāte, ko tu saredzēji šajā darbā? Tas viss sākās tad, kad es 8. klasē, tāpat kā visi pārējie, lasīju poēmu. Un man bija lieliski latviešu valodas skolotāji, kas mums lika tiešām lasīt visu poēmu un viņu analizēt, nevis izlasīt dažus fragmentus, kas bija literatūras grāmatā. Un tad man vienkārši ļoti iepatikās plūdona valoda, vispār poēma kā žanrs, un tad es pārlasīju poēmu vēlreiz un vēlreiz. Un tad kaut kādā pēc kāda gada vai pusotra es atkal atgriezos pie šīs poēmas, un tādā vasaras vakarā es vienkārši uzrakstīju pirmo skici dramatizējumam, un tikai tad lēnām es ar laiku sāku saprast, kas notiek, kas tur ir iekšā, un tad sapratu, ka to vajag iestudēt. Un tas, kas man piesaista, tas arī tas, ko tu teici, tas ir tas, cik ļoti šo 100 un jau mazliet vairāk gadu laikā šobrīd, cik maz ir mainījies pasaulē, ka šīs problēmas, kas tiek pieminētas, joprojām ir aktuāls, un tas ir tāpat izglītības dārgums par to, ka it kā mums ir izglītība, ir brīvi pieejama visiem, un tā vajadzētu būt, bet tik un tā mēs sastopamies ar to, ka vairāk, labāk nodrošinātiem cilvēkiem izglītība ir daudz pieejamāka nekā mazāk nodrošinātiem cilvēkiem, kas veido šo sabiedrības sašķeltību, kas, protams, bija izteiktāk, daudz izteiktāk tajā laikā, bet tā joprojām ir vērojama mūsdienās. Tāpat arī, kā Daniela, tu teici, tajā atstāstā, ka pats Plūdonis bija tas citāts, ka viņš mirst no... Jā, avīzēm. Jā, no pārpūlēšanās. Jā, mirst no pārpūlēšanās. Un pārpūlēšanās jau tajā laikā droši vien tas bija tas, kā to nosauca, bet kas tad ir pārpūlēšanās, ka tā būtu izdegšana vai kaut kas uz to pusi. Un izdegšanas sindroms ir lieta, kas ir aktualizējusies pēdējo 5 gadu laikā tik ļoti, ka man liekas, tagad par to zina gandrīz katrs, kas ir izdegšanas sindroms un cik bieži ar to nāk saskarties. Jā, un tad, protams, ir arī tās sarežģītās mātes un dēla attiecības, kas laikam vienmēr ir aktuāls, man liekas. Paudžu plaisa, jā. Jā. Runājot par Viļu Plūdoņa izglītību, pats Vīls Plūdonis netika, viņš izkrita matemātikas eksāmenā, kad viņš stājās Groķu skolotāju seminārā, un dodoties uz šo semināru, tā bija viņa pirmā saskarsme ar vilcienu. Un no turienes arī mēs zinām, var rati gari plati. Man ir sagatavots. Tev ir sagatavots. Jā, es varu nolasīt, ja drīkst. Niklaus var nodeklamēt. Jā, Niklaus drīzāk. Niklaus, vai tu esi gatavs? Mēs varam iedot arī grāmatā. Ieskats Viņam jāzina no galvas. Tev ir jāzina. Viņam šo svētdienu jāspēlē izrādi. Tik daudz jau zina, jā. To savu fragmentu es varu. Jā. Tu sakos līdzē, viņš runā pēc Nē, es domāju, varbūt, jā, bet te būs, ja vajag. Es nodeklamēju. Klausamies deklamējumā. Vara rati, gari plati, ratu ratiem garām trauc. Rībēdami, ripodami, riteņi cits citam sauc. Tik pa taku, bliku blaku, žviku žvaku, žviku žvaku. Sliežu tīkls nepievils. Jā, un tas, par ko šī citāta kontekstā būtu jārunā, ir tas, ka tur ir tas, par ko Amanda runā, ir tās ļoti prasmīgi izkoptā dzejas forma. Un, faktiski,
ja arī izlasi tālāk, trakais tvaika rumaks jau sāk krākāt gurdāk, rikšot gausāk, vienmēr gausāk, sveika svētā Pēterpils. Mēs redzam to, kā dzejas ritmā ir parādīta vilciena kustība, un tas vilciens paliek arvien lēnāks un lēnāks, un palēlinās arī teksts un pagarinās vārdi, līdz tas vilciens ir pienācis stacijā Pēterpilī. Un tad arī aizved nedaudz tālāk mūsu sižetā. Tad mums ir, mēs esam mazliet parunājuši par to, kas ir iedvesmojuši šo darbu. Mēs esam mazliet ieskatījušies sižetā, un mums ir šis te fakts, ka būs iestudējums, kurā centrālā problēma, cik es saprotu, ir mentālā veselība. Mēs runājam par mentālo veselību ar šī te darba palīdzību. Un izrādē ir arī ļoti mūsdienām jau savā ziņā raksturīga forma, bet tomēr izceļama, proti tas ir nevis vienkārši teātra iestudējums, kurā tas poēmas teksts tika deklamēts un tās notikumi attēlot uz skatuves, bet tas ir iestudējums, kurā ir mūzika, kurā ir laikmetīgā deja, tātad laikmetīga horeogrāfija, un šis iestudējums notiek šajā te industriālajā vidē, ko var redzēt mums aiz muguras, tie, kas skatās video. Kāpēc viss šis un nevis tradicionālā skatuve, un varbūt mazliet par to formu, kādā jūs esat veidojuši šo iestudējumu, jūs abi ar Santu varat pastāstīt? Sāc varbūt par scenogrāfiju. Pirmkārt, kāpēc ne skatuve? Jo man riebjas skatuve, man kretinē skatuve. Un tā kā poēma ir tik ļoti pietuvināta vienkāršā cilvēka dzīvei, es arī negribēju likt šo vienkāršo cilvēku uz paaugstinājumu, uz kaut kādu podestu, kaut kur ārpus no tiem, kas skatīsies šo iestudējumu. Es gribēju, tas viss ir vismaz vienā plaknē, kas jau, man liekas, nojauc to robežu, ka kāds ir augstāks un kāds kaut ko tev mēģina iestāstīt, kas man ļoti nepatīk klasiskajā skatuvē. Un tāpēc tas notiek plaknē. Tad ar domu, ka skatītāji un aktieri ir vienā darbības telpā. Jā. Un patiesībā skatītāji izrāda, es vēl nezinu, kāds izskatīsies, bet skatītāji maz drusciņi kalpos arī kā scenogrāfijas elements, jo skatītāji sēž 3 pusēs spēles laukumam, kas nozīmē, ka viņi viens otru redzēs. Nebūs tā, ka skatītājs sēž vienā rindā, tas nozīmē, ka pirmā rinda neko neredz un tikai skatuvi. Tad tur būs klātesošas arī pārējo cilvēku emocijas un reakcijas. Jā, par scenogrāfiju. Scenogrāfiju veido 5 auduma tīkli. Es jau sākumā vienkārši vizuāli sapratu, ka es gribu kaut ko ļoti vieglu un klūstošu. Un tīkli ir tāpēc, ka šie tīkli sastāv katrs no kādiem 16, 20, varbūt vairāk striķiem, kas ir savā starpā sasieti, un par to domājot, to veidojot, tur ir mazdrusciņi ielikta tā doma par to, kā atraitnes dēlam izrādas laikā, viņa dzīves laikā, visas šīs viņa domas sasienas un samazglojas kopā, un tad viņš viņas vairs nevar atšķetināt. Tā ir scenogrāfijas pamatdoma. Santa, vai tev ir kas piebilstams? Jā, tātad par horeogrāfiju jau no paša sākta gala. Kad tapa ideja par izrādi, kad tā tika prezentēta, Samuels mani uzaicināja veidot horeogrāfiju. Un tad es teiktu, ka ļoti kopīgiem spēkiem, jo mums abiem interesē laikmetīgā deja, mēs esam ar to nodarbojušies. Tu esi. Varbūt man ir mazliet lielāka pieredze, bet interese mums noteikti abiem ir. Un tāpēc es tiku piesaistīta, un tad mēs kopīgi mēģinājuma procesā būvējām visu horeogrāfiju. Un arī tātad no pirmā lasījuma līdz pat šai nedēļai, kad notiks pirmizrāde,
viss ir procesā, un visas sākotnējās domas par kādiem sarežģītiem elementiem izrādes tieši vietas dēļ noteikti tika pēc iespējas mazāk bija pieļaujamība, lai aktieris vārtās pa zemi. Jo šī spēles telpa ir, kā jau tika minēts, ļoti industriāla telpa. Tāpēc šīs manas sākotnējās ieceres varbūt netika piepildītas, bet mēs visu, manuprāt, esam sasnieguši ļoti labi. Un man ļoti patīk tas, ka šo horeogrāfiju pavada kormūzika, kas man pašai arī ir ļoti tuva. Un tas bija pilnīgi kaut kas cits, ar ko es nekad iepriekš nebiju strādājusi. Un to es ļoti, ļoti izbaudīju. Un es ceru, ka es arī pavēru jaunu skatījumu galvenajam aktierim uz dejas pasauli. Jā, vispār kā ir, tas jautājums gan galvenajam aktierim, gan tev, kā ir veidot izrādi, kas balstās ne tikai tekstā, bet arī laikmetīgajā dejā ar cilvēku, kurš vispār nav dejotājs. Un kā ir būt tam cilvēkam, kuram ir jāiznes vesela izrāde, bez maz vai mono izrāde, neesot vispār nekādā sakarā ar to. Man paveicās, ka man vismaz bija kaut kāda interese parādījusies par deju. Ja man nebija pieredze, tad man kaut kāda sākotnēja interese jau bija, pirms es sāku šo uzņēmos. Bet tas nāk ar tādu lielu interesi un azartu, un to, ko Santa izdomā, es ar prieku cenšos attēlot un tad labot pēc viņas ieskatiem. Bet, tas ir viegls izaicinājums, bet vismaz patīkams. Par patīkamu var spriest. Labi, jā. Varbūt esmu mazliet mazohistisks, man patīk mazliet pavārtīties pa grīdu un paskraidīt apkārt, Bet, manuprāt, mums veidojas ļoti, ļoti laba sadarbība, jā, jo tev tiešām atsaucība no tevis bija ļoti liela, un arī interesi tas noteikti padarīja visu darbu vieglāku. Un bija tā, ka noteikti tas bija divas ainas, kurās būs lielāko daļu horeogrāfijas elementi, kur tātad pavada šī kormūzika. Un tad tas bija tas lielākais, grūtākais darbiņš. Un tad šī horeogrāfija tiešām tapa pa dažādiem solīšiem. Viņa tika salikta kā Lego klucīši, un mēs viņu mainījām. Un tad mēs arī esam šīs mazās kustības arī esmu izkaisījusi pa visu izrādi. Tātad, lai tas kopīgi sasaucās ar šo vienu ainu, kurā ir tikai horeogrāfija un tikai šī mūzika. Un tad vēl arī bija ļoti, ļoti jauki strādāt arī tieši ar koristiem, kā dejotājiem. Protams, tur arī pieredze dejā nav liela, bet visi ļoti labi sadarbojās. Un man šķiet, ka arī tātad šī otra aina, kur horeogrāfiju vairāk izpilda tieši koristi, tā arī ir sanākusi ļoti jauka un atbilstoša visam atraitnes dēla iekšējai pasaulē, un tā atspoguļo visu to, ko viņš pārdzīvo un izdzīvo. Un vispār arī kā tādi, lai gan koristi atsevišķi nedejo, viņi tik un tā kaut kā horeogrāfiski attēlo šī dēla slimību, kura reizē ir gan viņā iekšā pašā, gan arī tomēr arī kaut kas no ārpasaules. Tad mums ir deja, mums ir divi aktieri, māte un dēls, mums ir koris, mums ir tīkli. Vai es kaut ko esmu aizmirsis? Vārtīšanās par zemi. Jā, vārtīšanās par zemi, tā ir daļa no horeogrāfijas. Un tas viss ir šajā stāstā, cik es sapratu par mentālo veselību, un tātad
un tas viss vēl ir iekšā interpretācijā par Atraitnes dēlu. Cik daudz tu teikt, ka tu esi atkāpies no Atraitnes dēla oriģināla un cik lielā mērā tu esi tās savas idejas ievietojis viņā iekšā un varbūt, nezinu, kā tu interpretē šo te, jo mums ir bijis mazs ieskats sižetā, kur mēs varam arī paturpināt. Jā, kāda ir tava interpretācija šim darbam, kas ir tas, kas tur notiek, par ko ir šis darbs? Nu, laikam jāpiemina tas, ka oriģināla teksts nav mainīts. Izrāde sastāv tikai no poēmas teksta plus 2, 3, 4 tautas dziesmām, kas ir pieliktas prologā un epilogā. Tā kā oriģinālais teksts ir palicis, viņš nav mainīts, netiks mainīts. Un kāds bija jautājums? Jā, nu, kā tu... Jautājums ir atvērts jautājums, bet par to, par ko tev ir šis darbs, ko tu ar viņu centies pateikt un varbūt, nu, kā iet roku rokā tavs iestudējums un oriģinālais Atraitnes dēls un kādas tās atšķirības varbūt interpretācijā un cik lielā mērā tā ir tieši pārnese? Nu, man šķiet, ka es jau diezgan daudz ieskicēju pie jautājuma par aktualitāti. Nu, man liekas, ka lielāka atšķirība starp poēmas lasīšanu un atnākšanu uz šo iestudējumu ir tā, ka lasot poēmu, vismaz es pats, lasot poēmas, domāju par 19. gadsimta beigām, 20. gadsimta sākumu, kad oriģināli varētu būt notikuši šie notikumi, bet atnākot uz iestudējumu un to redzot dzīvajā, man liekas, ka rodas daudz lielāka saikne ar mūsdienām, ar katra cilvēka paša pārdzīvojumiem, ar to, kas notiek katra skatītāja, katra mūsu izrādes veidotāju pašu dzīvēs. Jā. Un kaut kādā ziņā arī droši vien kļūst skaidrāks? Kļūst skaidrāks un kļūst, tā kā, man liekas, nu, jo iestudējumu redzot, tas ir tā kā taustāmāks, saprotamāks, saredzamāks. Nu, vismaz man pašam varbūt kādam vieglāk ir uztvert tekstu, to lasot tīri tikai tekstuālu materiālu. Nu jā, bet jā, tu jau visu laiku piemini, man šī izrāde laikam lielākoties ir par mentālo veselību, par garīgās veselības traucējumiem, par to, cik bieži sastopams, cik reāls tas ir katra cilvēka dzīvēs, ka mēs visi kaut kādā mērā ar to saskaramies, vai esam saskārušies, vai saskarsimies. Jā, tas vienkārši ir vairāk uzsvērts šajā izrādē, nekā tas droši vien ir oriģināli tekstā, to lasot tā. Un par ko jūsuprāt ir Atraitnes dēls, par ko Plūdons ir rakstījis šo darbu? Tām ir ļoti daudz, un arī tur ir atsauces, visnotaļ biogrāfiskas atsauces arī uz viņu pašu. Kā jūs iepriekš minēju, viņš netika Groķa seminārā, bet viņš tika seminārā Kuldīgā, kas tajā laikā bija izveidots kā pārkrievošanas seminārs, un tur notika viss ļoti pareizi ticīgā garā. Skolniekiem bija jāceļas un jāveic lūkšanas, un bija jāievēro noteikts režīms, un viņi nevarēja runāt par latviešu literatūru vai latviešu kultūru. Un tur arī Vilim Plūdonim pašam sanāca daudz problēmu ar vadību, jo viņš bija kaismīgs literatūras aizstāvis, un man šķiet, viņam bija saruna par Gēti, un Gētis atveidi latviešu valodā, un tad to bija padzirdējis kāds no skolas, no semināra darbiniekiem, un tad attiecīgi viņiem bija problēmas. Un līdz ar to Vils Plūdens pats kaismīgi aizstāvēja latviešu literatūru, un viņš visas grāmatas, gan vācu, gan latviešu, turēja tādā, to sauc laikam par, ja negribu kļūdīties, vijolīšu gravu, kurā viņš sameta grāmatas un gāja tās lasīt, piemēram, vakaros un naktīs. Un par spīti visam šai te pārkrievošanas kultūrai, par spīti tam viņš turējās pie sava mērķa, un viņš turējās pie izglītības iegūšanas, un arī pats gal galā bija skolotājs, un viņš ir guvis neticami daudz zināšanu
savos studiju laikos tieši darbojoties pats un cīnoties un neatkāpjoties no sava mērķa, kas ir, manuprāt, diezgan iespaidīgi. Jā, man uz to jautājumu jāatbild. Par ko? Jā. Es nezinu, es par to daudz domāju, jo man vispār tādā ziņā tas veids, kā šis stāsts tiek izklāstīts, šķiet interesantāks par pašu stāstu, jo tas ir savā ziņā diezgan vienkārši, tāds, arī didaktisks nedaudz. Bet tur, protams, ir interesanti. Kāda tad ir šī fabula? Kas tad? Kāda tad ir šī fabula? Kāda ir tā mācība, kas būtu? Es nezinu, labāk paliec mājās, nekur es nezinu. Bet, es biju sagatavojis tālāk to sižetu izklāstu. Tas, par ko tur var runāt, ir tās, tas, ka ir interesanti tas, ka mēs Atraitnes dēlu arī redzam kā tādu īstu dzīvu cilvēku ar viņa kaut kādām vājībām, kas parādās. Bet vai Atraitnes dēls ir vājš, piemēram, tāpēc, ka viņš nevarēja atšķirībā no Plūdona ar tādu, Nekādā ziņā. Stāstā ir izmantots ļoti daudz alegorijas un simboli, kas paši par sevi ir diezgan pieklusināti, un viņi neierakstās varbūt kaut kādu lielāku simbolu skaidrojumos, bet viņi strādā paši ar sevi, pašā poēmā. Un, protams, mēs varam pārmest Plūdonim, ka viņš neizvērsās varbūt lielāks, bet pieturējās pie tik nosacīta triviāla līmeņa, bet... Ka runāja par realitāti nevis par pasauli kaut kādā augstākā pakāpē? Bet es domāju, ka šeit ir jāskatās gan uz pašu saturu, gan arī formu, kas ir nemazāk slikta, bet stāsts jau ir pavisam vienkārši. Tur jau tā lieta. Es neteiktu, ka tas ir varbūt didaktisks stāsts, jo tas jau būtībā neko nemāc, bet viņš izceļ gaismā problēmu, un tas ir arī tas, man šķiet, par ko daudz arī mūsdienu literatūrā tiek izgaismota problēma, tiek pievērsta uzmanība, to arī dara Vils Plūdons, un kā redzams, problēma ir aktuāla vēl šodien, un par to iestādē izrāda šodien jaunietis, kas ir, manuprāt, diezgan apsveicami, jā. Jā, ko tu sāki pirms tam teikt par... Es vairs neatceros. Tad mums, varbūt mans jautājums tieši pirms tam, ko es vēlējos uzdot, ir vai Atraitnes dēlā ir arī kaut kas tāds, kas ir nevis par mums vai Atraitnes dēlu kā kaut kādu šo te arī bālā zēna arhetipu kaut kādā konkrētā vietā un laikā, bet vai, piemēram, līdzīgi kā Pauruks runāja par šo te Ansi, kā par šo te romantisko varoni, kas paceļas pār realitātei, vai Atraitnes dēls arī paceļas pār realitātei, vai arī viņš nonāk realitātes šajos te, realitātes slazdā. Un, varbūt, kas tad īsti ar viņu notiek? Atraitnes dēls pavisam noteikti tic saviem ideāliem, un viņš tic izglītībai, viņš to redz kā savienošanos ar debesīm, un tas arī ir simboliski un alegoriski attēlots poēmā, un tas ir romantisms, un viņš runā par tāliem un neaizsniedzamiem sapņiem, un sapņus viņš arī neaizsniedz. Jā. Es tad varbūt varu nonākt līdz galam. Jā. Mēs to ļaujam. Atraitnes dēls nonāk Pēterpilī, un tad mēs daļā Ziedi un Salna mēs redzam tos viņa skarbos dzīves apstākļus, ka viņam nāks ļoti daudz strādāt, viņš piedzīvo vientulību, viņš domā par savu māti un savā ziņā šīs domas par māti un to, kā viņš tomēr atgriezīsies un atgriezīsies gudrs un pārticis, tas arī savā ziņā kalpo kā mierinājums. Un tālāk par to dzīvā cilvēka daļu, kas man likās interesanti, lai arī mēs redzam Atraitnes dēlu to lielo apņēmību, drosmi. Viņš arī tajos sapņos tiek brīdināts par to, ka viņš var noiet no ceļa. Un
uzmanīgs lasītājs arī pamanīs, ka tas viņa liktenis un tas, kā tas ir atspoguļots, tas nav tomēr tik viennozīmīgi, jo ir pamanāms tas, ka viņš kaut kādā brīdī ļaujas dzīves kārdinājumiem, viņš ļaujas uzdzīvei, par kuru ir lasāms arī tās viņa pārdomas, un tur ir arī tā vainas apziņa, ka viņam vajadzētu vairāk laika pavadīt strādājot, ka viņš nespēja salāgot to laiku un visu pārējo, un tur tiek pieminēta, gan salīdzinājumā, bet tiek pieminēta arī palaistu un aprakstīt arī nakts dzīve. Un tad atkal parādās tas melnais putns, un mēs vēl vairāk saprotam, ka nekas labāk nekļūs. Un viņš solās stāties atrētnes dēlam ceļā, lai arī kur viņš dotos, un tad viņiem ir dialogs, un viņš saka, lai viņu liek mierā. Un tālāk jau mēs redzam, ka atvaraitnes dēls ir nonācis slimnīcā, ir redzami viņa murgi. Tos murgus caurstrāvo tādas sāpes, ciešanas, viņš reizē domā par savu māti, viņš domā par darbu, un tajā pašā laikā var redzēt, ka lēnām viņam piezogas nāve. Jaunais censonis mirst, neviena nepamanīts, nevienam nevajadzīgs, nesvarīgs. Un poēmas izskaņā mēs atkal nonākam no Pēterpils, atgriežamies tajā mazajā būdiņā, kur mēs bijām pašā sākumā, kurā dzīvo māte, pie kuras atnāk kāds vīrs. Un māte ir tādā priecīgā noskaņojumā, viņa tur vērpj un domā par dēlu, un atnāk tas vīrs, un atkal pārlido krauklis pāri, melnais putns, un paziņoja, ka viņai ir jābūt stiprai, jo viņas dēls ir apglabāts, un tad viņa no šausmām saļimst un mirst. Tas ir sižeta izklāsts. Varbūt tieši to arī Plūdonis ir īpaši, ka viņš necenšas varbūt kaut ko mācīt, bet viņš tēlo patiesību, skaudru patiesību tā, kā tā ir, un tāpēc jau tā ir poēma, un poēmas mērķis ir tēlot, un šī izjušana un līdzjušana Vilim Plūdonim ir ļoti spēcīga, jo viņš spēja tēlot un viņš spēja izjusti tēlot, tā ka līdzpārdzīvojums pavisam noteikti ir iespējams pat arī mūsdienās. Un kā ir tēlot atraitnes dēlu? Negaidīts pavērsiens. Kāds ir tavs atraitnes dēls? Sarežģīti, ļoti izdzīvot un emocionāli. Tas, ko es esmu centies. Šī vispār ir mana pirmā tēlošanas pieredze, tā kā tas ir. Es nezinu, kā tēlot ko citu. Tā kā tas, kas man ir ielikt atraitnes dēlā, tas arī ir tas, ko es šobrīd pazīstu, bet es redzu ļoti daudz paralēļu. Tā kā tomēr arī es varu redzēt caur savu mūžu to atraitnes dēlu tādu aktualitāti. Un tas, kas man palīdzējis viņu tēlot, man pašam ir bijuši mirkļi, kur es esmu pārstrādājies, kur es esmu cīnījies ar kaut kādām savām mentālām grūtībām, un tad tās dusmas vai kaut kādas citas, vai lielās skumjas pārdzīvojumus, noteikti neesmu piedzīvojis to pašu, ko atraitnes dēls. Es tomēr šeit vēl esmu, bet es cenšos arī no sevis vilkt ārā visu to, kas man kādreiz ir sāpējis vai sadusmojis. Tad arī caur visu to pārstrādāšanos un sevis noliekšanu un tādām grūtībām, tad es kaut kā attēloju kaut kādu daļu no savas patiesības. Bet tajā pašā laikā, ja tā padomā, tad tu saki, ka nav tik traki, tāpēc, ka tu vēl esi šeit. Bet, ja tā padomā, tad vai tā atraitnes dēla nāve nav vienkārši tāds hiperbolizēts veids, kā parādīt to situācijas šķietamību, šo bezizējas situāciju, vai jūsuprāt, tas ir tiešām tā, ka viņš žvikts un vai jūsuprāt, tā slimība ir metaforiska, vai tas ir reāli, tā kā viņš ir pārstrādājies un viņš mirst? Tas jau nav atklāts poēmā, kā tieši, bet es domāju, ka tur ir jāvērš akcents tieši uz to traģismu, kā tas notiek. Viņš ir viens un viņš nepieder, viņš neiederās ne skolas vidē, nekur tas galvenais varonis neiederās. Un nomirst viņš viens un neviena nepamanīts. Neviens viņu tā arī neatzīst. Tas, cik tas ir skaudri, bet tā ir. Un
tur nav varbūt nekas jāizskaistina vai nekas tiešos vārdos jāatklāj, jo mēs jau runājam par to tādos alegoriskos un simboliskos tēlos. Veicinot drīzāk izjūtas un līdzpārdzīvojumu nekā varbūt to notikumu tieši kaut kādu. Bet tas ir reāls sižets, protams, arī, piemēram, Edvards Veidenbaums un citi, kas ir devušies, lai studētu savi mērķa vadīti citur, kam ir jāsaskarās ar šo nabadzību, kam ir jāsaskarās ar pārpūlēšanos, ar dažādām slimībām, tuberkulozi, ar visu kaut ko. Tā kā tas ir aktuāli arī tīri biogrāfijās daudz rakstnieku. Jā, es arī lasot, es varu kaut kā, man vispār patīk tādi darbi, kur ir kaut kāds puisis no laukiem brauc uz lielu pilsētu, jo es kaut kā varu ļoti, tā savienoties ar to un izprast to, bet jā, tas, kas man laikam lasot šķita tas interesantākais un varbūt arī traģiskākais, tomēr ir tās ļoti, tās destruktīvās mātes un dēla attiecības, kā es negribu moralizēt, bet kaut kādā ziņā tai mātei nav nekā cita, viņai ir tikai tas dēls, un viņa viņu tik ļoti kaut kā sargā, ka viņa nepasargā no kaut kāda. Es negribu teikt, ka viņi varēja viņam kaut ko iemācīt, vai ka varēja kaut kā to situāciju mainīt, bet man vienkārši tās saprotu, ko es domāju. Es saprotu, tu vēlēsi izcelt to, ka bieži vien šī mātes mīlestība, līdzīgi, piemēram, kā pazudušajā dēlā, Blaumanī var nākt par sliktu. Jā, drīzāk. Varonim, ka tā var varbūt atturēt, bet lūdzu, Vils Pūtons mums izceļ to, ka pat mātes vēlme aizsargāt savu dēlu nestājas ceļā tai cerībai un tam mērķim, kāds ir šim te galvenajam varonim. Tas ir diezgan romantisks, tas ir ļoti romantisks, jā. Kā vispār ir, ir mātes tēls, kurš savā ziņā ir diezgan plakans, jo viņi domā tikai par to savu nāvi un tikai par to dēlu. Kāds ir mātes tēls šajā izrādē? Mātes aktris mums nav klātesoša, bet... Tāds arī viņš ir. Plakans? Nē, viņš ir pavisam, māte ir pavisam apsēsta ar savu dēlu, un reizē arī ar savu nāvi. Tas ir divas domas, kas visu laiku dzīvo viņas galvā, un par ko citu viņa īsti nevar padomāt. Jo tas ir vienīgais, pie kā viņai vēl pieturēties, tur esot tajā mazajā lauku būdiņā, kurā viņa ir zaudējusi savu vīru. Viņas dēls ir aizbraucis prom, šobrīd viņa dzīvo vientulībā, un tad arī tur loģiski rodas tās domas par nāvi, gan savu, gan dēla nāvi, tās bailes par to, kas varētu notikt. Bet tas dēls visu laiku ir kā tāds mazais cerību stariņš, kur viņi visu laiku pieķerās tam dēlam, lai gan viņi negrib, lai viņš brauc prom. Tālāk, poemas beigās, tajā noslēgumā, kad māte ļoti priecājās, jo drīz pārnāks mans mīlulīts. Un tad tur atkal es saprotu, ka tagad māte ir viņa ir samierinājusies mazdrusciņi ar to, ka tas dēls tur iegūst to izglītību un ka varbūt tas ir labāk. Bet ka viņš drīz tūlīt būs atpakaļ, un tad viņi atkal dzīvos kopā. Bet tad viņai paziņo par to nāvi, un tad viss atkal sagrūst. Man patīk tas, ko tu iezīmē par to egoismu, es, man, un tas jau vispār romantismam ir ļoti raksturīgs. Bet kas ir interesanti, piemēram, tālākais Viļa Plūdoņa rakstniecības periods, kad viņš pārvācās uz Rīgu, tas jau iezīmē pavisam kaut ko citu, jo viņa ideāli pavisam sagrūst. Viņš, piemēram, puķes no viņa dabiskās vides krājumā fantāzijas par puķēm ir ielicis siltumnīcā, un tur jau tā attīstība notiek pavisam citādāk. Bet tas ir interesanti, jā, kad arī jūs pamanījāt, ka tur joprojām ir šis te romantisma vide, un es, un ilgas, un mērķi. Un tajā pašā laikā tur arī tas mūsdienām raksturīgais, ka bērni ir tā cerība, jo vecāki nav realizējušies. Mēs nepelnīti esam atstājuši kori malā. Pastāsti, kas būs korī un ko koris dziedās, tas man šķiet interesanti. Jo es iepriekš paskatījos, ir šķiet
jau tā kā mūzikā pārvērsts Atraitnes dēls iepriekš, bet nebija gan iespēja noklausīties, tāpēc man liekas interesanti, vai kāds rakstīja, vai jūs jau ņēmāt kaut ko gatavu pastāst par to mūzikas daļu. Jā, man ļoti žēl, ka komponiste Katrīna Verhostīnska nav klāt šodien. Bet jā, tātad kors, kas nav kors, tas ir oktats, 8 dziedātāji no katras balsis pa 2. Viņi izdzien visu to, kas poēmā ir tā kā tās balsis, kas parādās, ir melnais putns, ir ļaunais briesmeklis, ir visas tās balsis, kas brīžiem sarunājas ar Atraitnes dēlu. Un tad tas, kā man tas salikās, ir tas, ka tās ir balsis dēla galvā. Un viņas tad arī lēnām viņu nobendē. Viņš lēnām tā kā vairs nespēja tikt ar viņām galā, un tad viņas lēnām ņem virsroku. Un tāpēc arī ir tie dziedātāji, kas izdzied visu to, ko poemas oriģināla tekstā dara tās balsis. Un tas, kas ir ielikts mūzikā, es ļoti gribēju ar mūzikas palīdzību jaukt to laika robežu, jo it kā teksts ir no 19. gadsimta beigām, un tad ir kaut kāda tā kā laikmetīgā teātra paņēmieni, un tad arī mūzikā ir brīži, kad tas ir ļoti klasiskā kodziedāšanas manierē izdziedāts šis teksts. Un tad ir balss arī funkcionē, šis te oktats funkcionē arī kā vienkārši pavadošās skaņas. Viņi trokšņo un šņāc un dara visu pārējo, kas vienkārši iedod to atmosfēru izrādē. Un tad vēl brīžiem ir kaut kādi tautiskie dziedājumi, un tāpēc arī liku gan prologā, gan epilogā tautas dziesmas, kas ir kā tāda atsauce uz vēl senākiem laikiem, kad arī šīs pašas un līdzīgas tēmas bija aktuālas. Un koris visu laiku ir kā šīs balsis, un plus arī koris ir tāda kā pareģi, jo jau izrāda sākas ar to, ka balsis izdzied tautas dziesmu par bērēm, tādu klasisku bēru tautas dziesmu. Man liekas, ka arī poēmā tas ir tā kā lasot, man liekas, ka tas ir diezgan klātesoši, ka tur jau ir tā nāve. Māte tur runā par to nāvi, un viņa tur šaubās, ka varbūt dēls mirs, un tas jau visu laiku tā kā caurvīja to poēmu. Un tāpēc arī vienkārši, līdzīgi kā sengrieķu teātrī bija šī kora funkcija, kas jau izstāstīja visu izrādi pirms tam, un tad tu varēji mierīgi baudīt izrādi, jo tu tāpat zināji, ka beigās viss nomirst. Un tāpat arī līdzīgi ir šeit, kad tas viss jau ir zināms, ir svarīgi tas, kas ir starpā. Kas notiek, kas ir tas, kā līdz tam nonāk, kādas ir tās ciešanas, kādi ir tie mērķi, tie sapņi, tās sāpes un prieki, kas notiek tur pa vidu. Jā, es tieši iedomājos par to antīgo teātri tajā brīdī, kad es dzirdēju, ka būs koris. Viena no lietām, kas man ļoti patīk tajā brīdī, kad mēs darbojamies ar kaut kādu iestudējumu, ir tas, ka mēs ļoti ilgi koncentrējamies vienam tekstam, vai tā ir luga, vai arī romāns, bet pēc tam arī luga. Ļoti ilgi pievēršam uzmanību, analizējam, strādājam, un to sanāk ļoti daudz pārdomāt. Un iespējams, ka daudz, piemēram, jums strādājot mēnešiem, it īpaši tev strādājot un Niklāvam visu laiku runājot šos tekstus, es domāju, ka jūs noteikti esat nonākuši daudz dziļāk, nekā mēs ar Amandu varam pāris reizes izlasot, saprast. Vai mans jautājums ir tas, ko jūs esat sapratuši? Kas ir bijis kaut kas tāds, ko jūs sākumā nepamanījāt? Kaut kas, ko jūs mēģinājumu laikā esat izlobījuši no tā teksta, kas jums bija varbūt pārsteigums vai kaut kas tāds interesants? Es sāku runāt par to tekstu, un es šodien mēģinājumā tieši sapratu to, ka es tik daudz jau esmu dzirdējis tos tekstus, ka man liekas, ka šis taču visiem ir saprotams, jo tas patiesībā ir ļoti sarežģīts poētisks teksts, kur nav nemaz tik viegli uztvert, ja to tev ātri runā priekšā. Un tad man visu laiku ir izrādes veidošanas procesā jādomā, es jau šo saprotu, bet tam ir jābūt drusciņi lēnāk, lai cilvēks, kas pirmo reizi dzird šo tekstu, arī var uztvert to, kas tur notiek. Un jā, es šodien mēģinājumā saprat to, ka esmu tik ļoti saudzis ar to tekstu, ka man liekas, ka Atraitnes dēls vienkārši tā runā. Tā kā šis nav nekāds īpašs poētisks teksts, šis vienkārši ir kā Atraitnes dēls eksistē.
Jā, es nezinu, vai man ir kādi šādi atklājumi. Jā, man nenāk tā uzreiz prātā. Literatūra zinātnē to sauc par tuvlasījuma metodi. Jā. Kad tu pārlasi tekstu vairākas reizes, un tad tev pavērās daudz lielāka izpratne. Bet es domāju, ka šis teksts ir ļoti pilns ar simboliem un alegorijām, un viss šī pasaule ļoti tēlaina. Tāpēc, bet, kā jūs minējāt, Vils Plūdons paliek tomēr pats savās simbolu robežās, un mēs varam redzēt varbūt tur Aleksandra zirgu, bet tālāk arī par to man arī tur varbūt nelica nekas sejā. Tad viņš neiekļaujas kaut kādā plašākā sistēmā. Piemēram, mēs tur nevaram likt blakām Raiņa simbolus un teikt, ka tas ir no vienas šnitas. Es teiktu, ka noteikti Raiņa simboli ir ietilpīgāki. Nevis daudz ietilpīgāki, bet tieši daudz precīzāki. Vili Pludoņa simboli varbūt ir tieši ietilpīgāki, vispārīgāki, romantiskāki, tālāki. Pievelkākami kaut kādā situācijā. Bet man šķiet tas, vienkārši kā mēs strādājam ar tekstu, tas arī, es jau iepriekš kaut ko gribēju minēt, bet nepaspēju, ka viss mūsu mēģinājuma process arī notika ļoti tādā, vismaz man tā šķiet, un es ceru, ka tev arī tā šķiet, ka tas bija tādā diezgan nehierarhiskā veidā, ka mēs abi ejam cauri tekstam un mēģinam abi saprast, kas tur notiek, kā šo labāk būtu parādīt, izrunāt, izteikt. Man tā kā izrāde notiek arī šādā plakanā veidā, kur nav hierarhijas starp skatītājiem un aktieriem. Arī es gribēju, lai mēģinājuma process ir tieši tāds pats, kurā nevis kāds mēģina kādam kaut ko ieskaidrot un pateikt pareizo interpretāciju, bet ka tas ir kopīgi radīts. Vai viņam izdevies? Jā, vai man ir izdevies? Jā, man šķiet, ka tā bija, jā. Tas process bija tiešām tāds, jā. Jo man kā horeogrāfē es biju klātesoša katrā mēģinājumā, jo šī izrāde ir tā kā, fiziskais teātris, tā teikt. Jo es arī esmu ļoti pateicīga par šī galvenā aktiera bez pieredzes un arī dejotāja bez pieredzes atsaucību tiešām tā kā būt fiziskam ļoti ar telpu. Un mēs arī jau spriedām arī ar Mātes lomas atveidotāju, ka ir fiziski grūti skatīties šo izrādi, un režisors arī ļoti, ļoti priecājās, ka viņš ir šo panācis. Kādā ziņā fiziski grūti? Man liekas vienkārši tas jo es gribēju, jo tur dēls tā kā lēnām notiek tā sajukšana un destrukcija un viss iet nepareizi. Un es gribēju, lai tas parādās ne tikai tā kā, ka tas ir, ne tikai viņa prātā, bet ka to var izlikt arī fiziski, ķermeniski, ka mēs redzam to iekšējo pārdzīvojumu, kas tālāk izspiežās arī uz āru, ka mēs nevis tikai izsekojam tam, kas notiek viņa prātā, bet ka to arī caur kaut kādu horeogrāfiju, kustību, vispār tā kā ķermeniskumu var arī izlikt uz āru. Un man arī tas, ko tu teici, man ir ļoti, ļoti liels prieks par Niklāvu un to, cik ļoti šo mēģinājumu procesā tu esi izaudzis, jo es redzu tik ļoti to progresu, ka tu arī arvien vairāk apzinies savu ķermeni, savu balsi un ko tu vari ar to izdarīt. Un tas man ļoti patīk. Man liekas, to var just izrādīt. Man ir skaidrs, kā var uzrakstīt mūziku pēc kaut kāda, pieņemsim tās pašas poēmas teksta, bet kā ir veidot kustību partitūru balstoties uz tekstu? Jā, tātad, kā jau minēju, tieši tīri horeogrāfiskas ainas ir divas, kur ir tātad tikai mūzika un tikai horeogrāfija. Un tad mēs centāmies arī šajā kopradē iztēloties, kā viss tas, kas ir atraitnes dēlā iekšēji, kā tas varētu izpausties tieši arī tātad ķermeniski. Un
vēl es kaut ko gribēju pieminēt, un tad es piemirsu. Bet arī vispārīgi bija ļoti interesanti, kā sākumā mēs strādājām ar šo horeogrāfiju, jo mums kurs nebija klātesošs. Tāpēc mums nācās klausīties datoru ierakstā, kas, protams, ir pilnīgi kaut kas cits nekā īstas balsis reālajā izrādes norises vietā. Tāpēc tas bija mazliet tā sarežģīti, un esmu ļoti pateicīga, ka ir koris. Nevis vienkārši ieraksta pavadījums, kā parasti horeogrāfijas tā tiek attēlotas. Jā, varbūt var paturpināt kaut ko, lai es varu atcerēties. Man jāpiemina arī vēl tas, ka es ceru, ka neviens nenāk uz šo izrādi kā uz laikmetīgās dejas izrādi. Šī nav dejas izrāde, šī ir izrāde ar dejas elementiem, ar kustību, ar fiziskā teātra piesitienu. Jā, Santa, droši turpināt. Jā, tad šis fiziskais teātris arī, kā Samuels minēja, ka skatītāji tātad būs no 3 pusēm. Un tātad arī šis viens līmenis, kurā ir gan skatītājs, gan aktieri, šīs grūtības fiziski skatīties arī rada aktieri, tā kā visas ne tikai ķermeniskās kustības, bet arī visi šie trokšņi. Ir stenēšana, šausmīgi smaga elpošana, un es ļoti ceru, ka arī skatītāji jutīs tam līdzi, un tas arī rada šīs grūtības. Redzēt to, kā tātad atraides dēls tiek plosīts gan no iekšas, un tad vēl nāk šie ārējie faktori, kas reizē arī ir viņa iekšējās tātad šīs balsis. Tad viņš tiek plosīts no visām pusēm, un tas ir jūtams gaisā, un tāpēc ir tas smagums, ko tu jūti kopā ar dēlu. Un vēl viens jautājums, pirms mēs noslēdzam sarunu. Viens no iemesliem, kāpēc es tevi, Daniela, uzaicināju, es gribēju noskaidrot, kā tu mācīsi skolēniem par atraitnes dēlu? Jā. Kā var likt iemīlēt atraitnes dēlu? Vai vispār? Liks izrādes ierakstu. Vai tu viņam rādīsi izrādi? Tā bija viena no lietām, ko es atceros vienā no pirmajām prezentācijām, kad tu stāstīji, ka tu vēlies iestudēt atraitnes dēlu. Tā bija viena no motivācijām, ka mēs varēsim vest astotklasniekus pie mums ciemos. Tas varētu būt veids, kā mācīt. Bet, principā, es kaut kā, vai ir skaidrība, es vēl neesmu strādājis ar 8. klasi, man vēl nav sanācis ar 8. klases skolēniem lasīt atraitnes dēlu. Bet tad, kad es strādāšu, es noteikti lasīšu ar viņiem atraitnes dēlu. Bet, principā, es uzskatu, ka it īpaši skolā strādājot ar kaut kādu daļu darbu, skolotājiem nevajadzētu, tā teikt, varbūt būs saruna valodā, bet ieciklēties uz kaut kādu vienu kodolu, kurš ir pareizs un kurš ir jāiemāca, jo tā tas ir un citādāk skatīties nevajadzētu. Nē, es domāju, ka tieši šajā tuvlasījumā, par ko Amanda iepriekš runāja, ļoti uzmanīgi, padziļināti izlasot darbu, man būtu svarīgi dzirdēt, ko skolēni par to domā, kas viņiem šķiet svarīgi, kā viņi skata atraitnes dēla likteni, kā viņi skata tās mātes un dēla attiecības, vai viņi redz to mūsdienīgo aspektu tajā. Tā kā tas man būtu interesanti. Tur noteikti nebūtu tādas vienas pareizas atbildes kā. Bet, ko es teicu jau iepriekš, un pie tā es gribētu atkal atgriezties, ka man pat interesantāk šķiet tā forma un drīzāk parādīt skolēniem to ārkārtīgi lielo valodas līdzekļu klāstu, kas ir bijis Plūdonim, lai viņš šo stāstu izstāstītu, cik skaniski, cik patiesībā muzikāli tas jau kaut vai tikai lasot, cik muzikāls ir šis atraitnes dēls un cik labi ir izmantota valoda. Tas būtu, laikam, svarīgākais strādājot. Vēl viena lieta, kas obligāti jāzina par Villu Plūdoni, viņš arī bija muzikāls un viņš arī pats apguva dažādas instrumentus un ļoti daudz strādāja skolas laikā
pie tā, lai pats iemācītos un apgūtu mūziku. Tā kā viņš novērtētu jūsu dzīvo kori, pavisam noteikti. Tad ir trāpīts, ir pareizais virziens. Tad mēs redzēsim. Jā, man liekas, ka to var just, kā Daniels teica, ka tas teksts ir tik skanīgs, ka to lasot skaļi var, pats sevi sadzirdot, var saprast daudz vairāk nekā vienkārši lasot to pie sevis, jo tur ir visi tie valodiskie līdzekļi un tāpat tas, kas mums ir 7. aina, ar žviku, žvaku, bliku, blaku, un to tik daudz var pateikt ar īsti nepasakot neko, darot kaut ko pavisam skanisku. Jā. Tātad galvenais secinājums ir, ka Atrētnes dēls ir nevis par to, kas tur notiek, bet kā notiek, un tas ir gan rakstītajā tekstā, gan izrādē, vai arī? Tad jau mēs pilnībā atkāptos no sižeta. Es domāju, ka viņš tomēr paliek kā ļoti svarīga sastāvdaļa. Tas, ko es iepriekš minēju par to, ka lai gan mēs visi it kā jau saprotam, kas tur notiks un kā tas notiks, bet jā, svarīgi ir tas, kādā secībā, ar kādā veidā notiek tas, kas notiek starp to sākumu un beigām, kad mirst gan dēls, gan māte, un to, cik daudz Atrētnes dēls izcieš un kādā veidā, un jā, cik klātesoši tas ir arī mūsdienās. Paldies, ka klausījāties un nāciet skatīties Teātra studijas Kāpnes izrādi Atrētnes dēls un ieraudzīt visu, par ko mēs šeit šodien runājām klātienē.